Krūtis ir mūsu ikdienas sastāvdaļa principā jau kopš zīdaiņa vecuma, bet mēs vēlamies noskaidrot, kurš par krūtīm domā biežāk – vīrieši vai sievietes. Iesim un noskaidrosim. Sakiet, lūdzu, cik bieži jūs domājat par krūtīm? Par kādām? Savu? Es nezinu. Vairāk gan droši vien, ka savām ne. Vairāk interesē sieviešu krūtis tieši. Ziniet, es tā, kā sievai, ir viss. Sakiet, lūdzu, cik bieži jūs domājat par krūtīm? Katru dienu. Katru dienu, ja? Bet reizi dienā vai biežāk? Jā, reizi dienā. Reizi dienā, ja? Šodien jau sanāca padomāt? Jā. Cik bieži jūs domājat par krūtīm? Nedomāju vispār. Bet vispār nedomājat? Ne reizi nedēļā, ne reizi mēnesī? Ne cik? Ne par savām, ne par svešām? Reti. Reti, jā. Bet cik tas ir, piemēram, reizi dienā? Retāk. Retāk. Šodien ir sanācis padomāt? Nē, Aha. par darbu jādomā. Bet šodien jau cik reizes sanāca? Padomāt. Cik pulkstens? Diena jau pusē. Jā, diena pusē. Diezgan padaudz jau. Padaudz jau, jā. Cik bieži jūs domājat par krūtīm? Katru dienu. Mēs pētījumu veicam Jāņa Skutai pusnakts šovā. Par pupiem, jā. Par pupiem, jā. Cik bieži jūs domājat par pupiem? Katru dienu. Katru dienu, jā? Jā. Un kas nāk tur tādas vīzijas, ja varētu nedaudz aprakstīt? Nē, tas ir personīgi. Personīgi Jā. jūs domājat, jā? Jā. Un tas ir reizi dienā vai kāds tas grafiks ir? Es neskaitu. Cik bieži jūs domājat par krūtīm? Nevisai bieži, es nezinu. Reizi dienā, piemēram. Piemēram, jā. Jūs šodien jau padomājat vai vēl ne? Nē. Vēl nē, jā? Ļoti bieži. Ļoti, jā. Cik tas ir, teiksim, reizi dienā vai biežāk vai 10 reizes dienā? Reiz dienā. Vairāk. Vairāk tomēr, jā? Kā kura reizi. Necik. Necik? Nopietni necik? Ne par savām necita? Ne, vajadzētu. Mošā. Jā. Cik bieži jūs domājat par krūtīm? Vismaz reizi dienā. Nepārāk bieži. Biežāk vakaros, pa dienu vai no rītiem vai kā? Grūti pateikt, jūs mani mulsināt. Kādu pēcpusdienu, nedēļas beigās. Uz nedēļas beigām, jā? Jā. Pēcpusdieniņa, jā? Tad kaut kad no rīta vairāk, jā? Kad tās diennakts stundas ir, kad jūs domājat biežāk par krūtīm? Pēc pusstundas. Ik pēc pusstundas? Wow. Vakaros, rītos, tā. kaut kad, redz, jā, darbdienās nesanāk. Daudz darba, jā? Tā ir. Lūk, apkopojot mūsu pētījuma rezultātus, secinām, ka vīrieši par krūtīm domā biežāk nekā sievietes. Ēriks Balkarnieks speciāli pusnakts šovam 7 ar Jāni Skutai.